kārtējo reizi pārliecinos, ka komentātori tiešām ir pilnīgākie lohi, ka viņiem nav vērts pievērst uzmanību. Ar vienmēr saku, skaties, reku tāds piemērs. Ļoti labs piemērs. Kārba Ivars no rīta rāda BMW, tur kaut kāds Grand Coupé, un viņš nevar saprast, kāpēc tik lēta tā mašīna izlikta pārdošanā. Tanī tirdziņā. Un viņš atver durvis, mehānika. Un tāpēc saprot, ka īsti jau nevienam cilvēkam, kas pērk, kuram ir nauda, lai nopirktu tādu dārgu mašīnu, pieņemsim par kaut kādiem tur 10 000, tas cilvēks nepirks auto ar manuālo kārbu, jo cilvēks, kuram ir tās 10 000, viņš nav kaut kāds lohs. Savukārt tie, kuri pērk tās lētās, nobrauktās mašīnas, tie ir tādi cilvēki, protams, kuriem tur ir 3 reizes pa 200 000 notītas spidometrs un tā tālāk. Līdz ar to viņi nopērk kaut kādu 800 000 nobraukumu Audi 3-litrīgo, kuram tā automāta kārba loģiski, ka ir jau savējo nokalpojis. Tāpēc viņiem rodas priekšstats, ka automāts tas ir slikti, ka vajag mehāniku, jo mehānika iet mūžīgi. Un tāpēc viņi to savu debīlo priekšstatu par mašīnām kultivē savā vidē, savā, teiksim tā, nabadzīgo lohu vidē. Jo cilvēks, kurš pērk, teiksim, mašīnu, es nezinu, pa 11 000, pa 20, pa 26 000, viņš nemeklēs Audi Q5 mehāniku, saprot? Visi tādi cilvēki saņem ir pieraduši pie automātiem, loģiski brauc ar automātiem un kaut kā tā. Un tāpēc, tad, kad uz manējo kanālu atnāk ierakstīt kaut kādu huņu, kaut kāds komentātors, tad es viņus visus, bloķēju. Es tagad aiziešu augšā, atbloķēšu visus, lai tie lohi atkal var izpausties man kanāla komentāros, saprot? Jo es saprotu, ka viņiem to vajag, tiem lohiem to vajag. Un tas faktiski ir viss šī, un kāpēc es tādā, tā kā otrā apskaidrības diena, tāpēc, kad komentātori zem maniem Opeļi komentāriem arī raksta, ārprāts ar tādu mašīnu vispār nav iespējams braukt, tur nav nekāda bauda un tā tālāk. Bet es reāli ar to mašīnu braucu, vairākas dienas. Un es braucu, es domāju, man patīk, kā šitas brauc. Tātad es saprotu, kas man konkrēti nepatīk. Man nepatīk tas, ka es uzliku to jauno amīti, kurš ir pa cietu, un to es mainīšu, kamēr es atradīšu mīkstāku, vai nezinu, vai pats pāršaibošu vai kā. Un man nepatīk, ka bišķīt velk pa labi. Kaut kas jāuztais ar tiem kasteriem, lai velk pa kreisi. Un tagad no rīta es domāju, man Anna jāved uz skolu, uz praksi, tur grūti izbraukāt. Es domāju, es braukšu nevis ar Lehusu, es braukšu ar Opeli, jo viņš ātrāk uzsilst, momentāli, kā ielic pēc 100 metriem jau silts, un tā tālāk. Un līdz ar to, lai tie lohi raksta savus lohu komentārus, un tā pret viņiem arī ir jāizturās. Es nesaku, ka visi komentātori ir lohi, bet komentātoru princips ir tāds, ka atnākt ierakstīt sūdu un skaties, zem šī te video, kur cilvēks tirgo mašīnu, teiksim, tur pa 10 000, kuru tie komentātori nekad nenopirks. Viņiem nekad mūžā nebūs tādas naudas. Skaties, kāda ir komentāri. Tātad tur ir 500 sirsniņas nospiestas, tātad daudz cilvēki ir noskatījušies, iekomentējuši ir tikai 11 cilvēki. Es nezinu, vai tas Ivars bloķē visādus loha komentētājus vai naidnieks vai kā, vai nebloķē, bet izskatās droši vien, ka bloķē. Bet komentāri ir sekojoši. Jo viņš saka, paskat kādu mašīnu vērtīgu un tā tālāk, un komentāri tādi. Mehānika ir vērtība. Jo Ivars saka, mehānika ir mīnus. Pats tu mīnus. Mehānika tops. Mehānika nav mīnus, bet plus. Es tikai par mehāniku. Rīgai dara automāts. Vismaz problēmas ar kārbu nekad nebūtu. Tā kā mehānika. Un arī viens ieraksts mehānika arī nav mūžīgi. Sinhronizators, sajūgs, savs parādi. Tā mehānika, kam mīnus, kam plus, vairs jau aizvien grūtāk dabūt manuāli. Es tikai par manuāli. Un viens ir ierakstījis, ka nekad neņems mehāniku. Līdz ar to, kas man var būt kopīgs, un kā es varu taisīt saturu vai saucamo kontentu priekš šādiem te komentātoriem, kuriem smadzenes kaut kādā pilnīgi citā frekvencē nekā man. Protams, ka automāts ir 180 miljonu reižu ērtāk braukt ar mašīnu nekā ar mehāniku. Un mehānika noder tikai un vienīgi trasē. Kad tu brauc uz 333 un tu gribi kontrolēt to aizmugurējo riteņu piedziņu, īstenībā arī priekšējo riteņu piedziņu, protams, vai 4x4 piedziņu, un ar sajūgu tev vajag spēlēties, tu izjust to vilkni, un tā ir vienīgā lieta, kur, protams, automāts trasē, lai kāds tas automāts.
sekvenciālajām kārbām, ja nu vienīgi robots der, kā, tā kā pirmai formulē ir robots. Tā tad ar sajūgu, bet kārba robots, jo pārstāds pneimatika tos ātrums, kaut kā tā. Bet tā jau būtu atsevišķa tēma. Līdz ar to, kas man ar tādiem var būt kopīgs? Kāpēc, lai es taisītu saturu priekš šiem te komentētājiem? Kaut gan tad, kad es viņus, man teiksim, ir tur 24,757 abonenti, un tā, kad es šitos sūdu rakstītājus kaut kādus, kas vienalga kādu drazu, es viņus bloķēju, pašlaik man nobloķēt kā 200-300 varētu būt. Man abonentu skaits nesamazinās ne par vienu. Tas nozīmē, ka tie komentātori, viņi pat nav man abonenti. Viņi vienkārši nāk dirst, saproti? Tas ir viss, ko es šorīt gribēju pateikt. Sveiciens Ivaram, pīsiņ!